Šī ir otrā epizode mūsu podkāstam Profesiju kaleidoskops, kur mēs apskatām profesijas no tāda kaleidoskopā iegriezta leņķa uz dzimumiem tieši vērsta, kā ir būt sievietei kādā konkrētā profesijā un kā ir būt vīrietim tajā pašā profesijā un kāda varbūt ir dzimumu stereotipi, ar kādiem sastopās, tieši fokusējoties vairāk uz sievietēm, jo mēs apskatām tādas aizsardzības profesijas, kur varbūt sievietes ir tieši tas retums profesijās. Un šajā epizodē mums nav divi viesi, jo, diemžēl, sakrita, ka vīrietis ugunsdzēsējs nevarēja ierasties, bet pie mums ir ugunsdzēsēja Elīna Bērziņa. Jā. Un es domāju, ka mums sanāks interesanti saruna paskatīties, kā ir būt sievietei ugunsdzēsējai, kas ir ļoti atbildīgs, drosmīgs darbs, kuru uzņemties. Un varbūt Elīna var iepazīstināt ar sevi un kā tu nonāci līdz ugunsdzēsējas profesijai. Man jāsasveicinās. Sveiki, esmu Elīna. Es strādāju par ugunsdzēsēju. Sanāk, tūlīt būs 3 gadi jūnijā. Un pie šīs izvēles es nonācu tā diezgan nejauši. Man bija saruna ar mammu par to, ko darīt pēc 9. klases, un viņa vienkārši bija dzirdējusi labas atsauksmes par saules tehnikumu, kur var izmācīties par ugunsdzēsēju. Un viņa ieteica, jo tas varētu būt interesanti. Man arī tas vienīgais tajā brīdī likās, kā tāds favorīta variants, jo man ir grūti atrast lietas, kas man tik ļoti interesē, lai varētu turpināt mācīties un tā kā dziļāk to visu uzzināt, jo es zināju to, ka man parastā vidusskola liksies pārāk varbūt garlaicīga, jo man jau tā līdz 9. klasē gāja grūti skolā. Un tad es vienkārši mācījos, bet vēl tā doma par strādāšanu gluži neparādījās līdz 4. kursam, kur mēs tikām uz pusgadu praksē tieši ugunsdzēsējos. Un tad tajā prakses laikā es sapratu, ka īstenībā ir diezgan interesants darbs un ka es vēlētos to darīt arī tālāk. Un kā bija tālāk ar darba iespējām, vai bija viegli iegūt darbu kā sievietei, ugunsdzēsēji, glābējai, vai arī tomēr bija jau kādi stereotipi pret darba devējiem? Jā, sanāca tā, ka jau pat tad, kad es biju kursā kopā vēl ar 2 meitenēm, un visu laiku, visus 4 gadus, kad mēs mācījāmies kopā, mums jau teica, ka mēs īsti mācāmies tā, var teikt, ka bezjēgā, jo mūsu darbā neņems strādāt tieši par ugunsdzēsējiem, ka mums vajadzēs iet uz koledžu mācīties, un tikai tad mums būs iespējams šīs darba iespējas. Un sanāca, ka es praksi gāju Rīgā, un sanāk, katrā tādā reģionā bija viens atbildīgais skolotājs par visiem audzēkņiem, kas tajā tā kā reģionā iet prakses vietu. Un man gadījās Uģis Vējš, kas ir, nepateikšu precīzi, Rīgā priekšnieka vietnieks, varbūt ugunsdzēsējos tieši. Un viņš man vienu dienu uzaicināja parunāt par to, kā praksē iet, vai viss ir kārtībā, kā ar kolēģiem iet. Un tad viņš piedāvāja, vai es vēlētos arī strādāt ugunsdzēsējos. Un es teicu, jā, bet es jau zinu, ka tas nav iespējams, diemžēl. Un viņš teica, davai es pamēģināšu tev dabūt darbā. Un es teicu, droši, izmanto, var teikt, ka mani, lai aiziet visu šī sieviešu, jo, cik es sapratu, viņi pat neskatījās uz sievietēm. Sanāca tā, ka tu iesniedz savu CV un tur pieteikumu vēstuli, un viņi vienkārši uzreiz tev atteica. Viņiem pat, un kā aizbildinājumu, viņi izmantoja to, ka Eiropas Savienībā vajag atsevišķas telpas sievietēm tajos depo. Sanāk dušas telpas, ģērbtuves un guļamtelpas. Un tā kā pārsvarā visi ugunsdzēsēju depo Latvijā ir veidoti Krievu laikos, kur netika domāts par šīm papildus telpām sievietēm, vienkārši nevarēja tad, tā kā, var teikt, ka legāli pieņemt viņas tajās vietās. Un sanāca, ka man vajadzēja pieteikties tieši uz Rīgas reģionā 2. daļu, jo tā bija uzcelta pirms
varbūt 5 gadiem tagad sanāk. Un šajā depo ir pieejams šīs papildus telpas sievietēm, tāpēc man nācās arī pārvākties uz Rīgu tikai, lai es varētu strādāt šajā darbā. Un kā ir iejusties tādā kolektīvā, kur tomēr vairāk ir vīriešu vida? Ir ļoti grūti īstenībā. Manuprāt, vēl pēc 3 gadiem strādājot, man vēl joprojām ir tāda neiederības sajūta. Manuprāt, es tikai nesen sapratu, kad es sāku strādāt, man bija ļoti liels tas, es nezinu, kā tas latviski skaitās, imposter syndrome, ka es vienkārši likos ļoti lieka, ļoti neiederīga, un man arī likās, ka es nekad līdz galam tā kā neiederēšos tajā vidē. Protams, mani kolēģi cenšas vēl joprojām tā kā izdarīt visu, lai es justos ērti, bet man vienkārši tas ir kaut kas, kam tā, man liekas, līdz galam nevar tikt pārbūt vienīgajai pagaidām sievietei tajā visā kolektīvā. Varbūt, ja parādītos vēl sievietes, tad tas kaut kā varbūt mazinātos, bet pagaidām tas tīri vēl joprojām ir. Bet vispār ugunsdzēsējas sievietes citos kolektīvos, citās brigādēs ir? Cik es dzirdēju, pēdējo reizi ir koledžā ir šoferis, viņi brauc ar autocisternu, slokas vai ķemaru postenī ir postiņa tā vadītāja, kā sanāk, daļas komandieri, pieņemsim, vai postiņa komandieri, kas vada to visu, bet viņa brauc uz izsaukumiem tikai tad, ja vajag kādu aizvietot. Un arī kaut kur Latgalē vai Vidzemē bija vēl viena sieviete, kas vada posteni tieši, bet vairāk es neesmu dzirdējusi, ne par vienu. Nu jā, tāds absolūts mazākums, protams, izklausās. Jā. Bet kā ir ar izsaukumiem? Nu, piemēram, tu esi vienīgā sieviete, un nav tā, ka tie vīrieši, nu, tā kā, nu, tu tagad nē, tu pai maliņā, mēs tagad mēģināsim. Nav tā, vai ļauj? Tas ir, jā, ļoti labs jautājums. Sanāk, tas vairāk atšķirās pēc izsaukumiem, manuprāt, es to esmu pamanījis, ka tādos vienkāršākos izsaukumos man ļauj darīt. Var teikt, ka viss, kas jādara. Bet, kad pieņemsim, notiek kaut kas tāds lielāks ugunsgrēks, ka viņi mani izmanto kā tādu inventāra pienesēju, kas tā kā man pārsvarā liek visu tikai pienest un nogrūs uz tiem vienkāršākajiem darbiem, kas man ļoti nepatīk, jo ir pagājuši 3 gadi, un es vēl joprojām nejūtos pārliecināta ar savām spējām, ko es vispār ugunsgrēkā varētu izdarīt, jo līdz šim visu laiku man pārsvarā ļauj tikai tos vienkāršos darbus darīt, un es nezinu, kā pieņemsim reaģēt tādās trakākās situācijās. Un tas ļoti ietekmē īstenībā manu darbu un manu pašpārliecību. Un kā ir, piemēram, ar cilvēkiem, kad uz izsaukumu ierodās sieviete, vai viņiem ir par to kāds viedoklis, vai arī vispār tam netiek pievērsta uzmanība? Pārsvarā cilvēki ļoti pozitīvi uz to reaģē. Viņi pasaka, prieks redzēt sievieti. Visvairāk, manuprāt, tādu pozitīvu atsauksmi, var teikt, ka nāk no tieši policijas un ātrās palīdzības darbiniekiem, kurus vairāk satiekās ar ugunsdzēsējiem, un tad viņi ieraug man un ir tādā patīkamā šokā redzēt sievietes, un bieži saka, tu esi ļoti drosmīgi, tu esi ļoti stipri, man tāds paldies. Man tas neliekas nekas tāds pārlieku, par ko vajag tā pārlieku slavēt cilvēku. Man tas likās, ka tikai pašsaprotam, ka arī sievietes kaut ko tādu varētu darīt, bet, protams, līdz šim satiekot tikai vīriešu izsaukumā, noteikti parādās neliels šoks ieraugot sievieti. Jā, un droši vien varētu salīdzināt, cik bieži vīrietim ugunsdzēsējiem pasaka, jūs esat tik drosmīgs, un cik bieži sievietē pasaka, noteikti sievietē biežāk to. Jā, tā ir. Tas nāks dzirdēt. Kaut gan cilvēks, jebkurā gadījumā ir drosmīgs, jo ir darbs ar lielu risku. Man bija jautājums, man izskrēja no galvas, tagad runāju. Nu labi, piemēram, kādas ir tās fiziskās grūtības dodoties, vai var just to atšķirību tomēr, ka jūs esat sieviete, vai kad apkārt ir vīrieši, un kad, ir kaut kādas problēmas? Strādājot tik daudz laika pavadot kopā ar vīriešiem, tur redzi to, ka viņi ir
dabiski radīti vairāk tādam fiziskam darbam. Un ka viņiem, manuprāt, arī ilgāk noturās tas enerģija un spēks pie viņiem. Manuprāt, varbūt tas tikai man personīgi, bet man tā enerģija un spēks daudz ātrāk pazūd viņiem un ir grūti varbūt ugunsgrēki mēdz ilgt ļoti vairākas stundas. Un man ir bieži grūti tā kā izvilkt līdz beigām, ka man vajag vienkārši varbūt kaut ko apēst vai kaut kādu cukuriņu dabūt. Tāpēc es jau, bet laikziņā es par to laika gaitā. Es jau par to esmu pamanījusi un esmu nopirkusi sev mazos tos tādus snekus, ko es ielieku sev ekipējumā un ko es varu apēst tik pa laikam, lai man būtu tā enerģija vismaz kaut ko padarīt vēl. Jā. Es atceros, ko es gribēju teikt pāris jautājumus atpakaļ, ka ir tā sajūta, par to, ka neļauj izpausties, ja ir kaut kādi nopietnāki izsaukumi, un tad tomēr tikai kā pienesējs. Mums bija iepriekšējā epizodē ar medniekiem saruna, un tur arī sieviete medniece teica, ka tomēr ir jūtams tas, ka uz sievietēm gulstās tā sajūta, ka ir jāpierāda sevi. Jā, un šeit ir tas pats, bet es atceru to, ka ir tā sajūta, ka ir jāpierāda tev kā sievietei sevi šajā profesijā, bet tajā pašā laikā neļauj, jo 3 gadi, bet pie nozīmīgā. Jā. Man nesen, es tagad ziemā saskāros ar to, ka man bija vienkārši tāds mentāls nogurums, jo es strādāju 2 darbos, un tas nav diezko viegli, un man bija saruna ar kolēģi, ar vienu, kurus jau kopš sākuma nejūtu tādu vislielāko atbalstu no viņa, ka es esmu šajā profesijā. Un viņš teica, ka jā, tu jau tagad esi slinka palikusi. Un man liekas, tas tik negodīgi, ka man vēl pēc tik ilga laika vajag pierādīt, ka es it kā esmu pelnījusi būt šajā darbā. Ka, pieņemsim, kolēģi, kas ar mani reizē atnāca, viņi dara arī to pašu, ko es, un necenšas ikdienā sevi kaut kā, es nezinu, pierādīt, ka viņš kaut kāds supervarons, un viņam to ļauj darīt. Viņam saka, jā, labs darbiņš. Tad, kad viņš izdara to, ko vajag izdarīt, viņam uzsit pa plecu un pasaka, jā, viss labi, un pārējā laikā viņam nepārmet par to, kā viņš esot slinks. Bet man nezinu, kāpēc vajag laikam gāzt kalnus, lai pierādītu to, ka es tur esmu pelnījusi atrasties. Bet vai šis neliek zaudēt motivāciju strādāt šajā darbā? Ļoti, jā. Tāpēc ziema vispār bija tāds ļoti grūts laiks, jo tas vēl, tas ka es esot slinka, emocionāli ietekmē, un tad vienkārši arī bija nebija īsti tā motivācija, lai turpinātu. Man vienkārši negribējās to darīt, jo arī savā ziņā, ja es cenšos un nesaņemu nekādu pozitīvu atsauksmi par to, ka es cenšos, ka to pat tā kā nepamana, ka es cenšos, man vienkārši negribās vairāk to darīt, jo kāda jēga. Dienas beigās liekas, labi, tad es vienkārši neko nedarīšu, ietaupīšu savu enerģiju, un būs tas pats iznākums, ja es censtos, tērētu enerģiju, tērētu citiem laiku, tērētu savu laiku, un pretī nesaņemtu tik un tā neko. Protams, jo katram cilvēkam jau tā motivācija un tas novērtējums, jo, manuprāt, ir pēc kā mēs visi alkstam profesionālā vidē. Un, jā, tad sanāk tā, ka tomēr tāda pastiprināta lupa uz tevi kā sievieti iet, un ja uz vīriešiem piever acis, vai ne pat piever, bet vienkārši redz, viss ir kārtībā, strādā malacis. Jā. Tad tev vajag būt kaut kādam brīnumam, bez maz vai tev jāparāda. Jā, kaut kādam supervaronim, es domāju. Tur ir, varbūt tas arī atkarīgs no kolektīva, un nav tā, ka es šo attieksmi jūtu no visiem. Es to pārsvarā jūtu varbūt no viena cilvēka, no visu dežūrmaiņu. Mēs, pieņemsim, esam labākajā gadījumā tagad 9, bet šis cilvēks ir komandieris, kas, manuprāt, ir pats galvenais, kurā tu klausies, kamēr tu esi dežūrā, un kura to atbalstu un novērtējumu tu visvairāk
gribi saņemt. Un tāpēc pietiek ar šo vienu cilvēku, kas tev vienkārši var visu garstāvokli sabojāt. Ja tas būtu, pieņemsim, vienkārši kāds arī ugunsdzēsējs glābējs, kas man kaut ko tā pārmestu. Es to tik daudz var, manuprāt, neņemt pie sirds, bet tā kā es varbūt šo attieksmi jūtu jau ilgu laiku no viņa un jūtu to, ka tā nemainās, tad man vienkārši pazūd vēlme censties viņam kaut ko pierādīt. Jā. Un kā tad, piemēram, ir, piemēram, administrācijā un tādās vietās, jo tomēr vairāk strādās sievietes, cik es saprotu? Jā, sanāk ir mūsu tas zvanu centrs, kurā pārsvarā strādā, manuprāt, tikai sievietes. Es gribētu teikt, bija viens brīdis, kad mēs dzirdējām, ka tur ir vīrietis, un mēs arī nonācām pie secinājuma, ka savā ziņā ir iegājis mentāli tas, ka zvanu centrā strādā tikai sievietes, un tad, kad tu dzirdi sievieti pa rāciju, tu viņā uzreiz klausies, ko viņa saka, jo viņa var teikt kādu svarīgu informāciju tieši tev, kamēr tu esi izsaukumā. Bet tad, kad runā vīrietis, tu netik daudz pievērs uzmanību. Tas vairāk attiecās uz komandieriem, pieņemsim, jo viņi visu laiku komunicē ar šo zvanu centru, nodod informāciju zvanu centram, un zvanu centrs nodod atpakaļ kaut kādu svarīgu informāciju, kas ir uzzināta varbūt tieši tajā laikā. Un ja, pieņemsim, šī zvanu centra tas darbinieks centās to informāciju nodot, varbūt tā netika tik ātri uztverta, kā, ja to teiktu sieviete. Jo vienkārši tas tā mentāli ir iegājis, kad, ja vīrietis runā, tad visdrīzākais tas nav ar mani. Bet ja sieviete runā, tad tas ir zvanu centrs un var kaut ko svarīgi teikt, un man ir jāklausās, ko viņi saka. Tad sanāk, ka sievietes, kas strādā zvanu centrā, tiek respektētas vairāk nekā, piemēram, varbūt nedaudz, jā. Tur sanāk otrādi. Tad, ja mēs tagad apskatām, ka sievietes varbūt netik bieži sastopam ugunsdzēsēju profesijā, tad tur tīri tādā administratīvajā darbā tieši vīrieši nesaskata. Jā. Manuprāt, varbūt tur tas ir tikai tieši tajā 112 zvanu centrā, jo pieņemsim, inspektoriem tur ir abi dzimumi, manuprāt, vienlīdzīgi pārstāvēti, lai nebūtu tur tādas, var teikt, ka pret kādu dzimumu sliktāk izturās nekā pret otru. Mm-hmm. Es domāju, mēs varētu arī ļaut paklausīties. Mēs izgājām ielās, Rīgas ielās, apjautāties, kāda ir sabiedrības attieksme pret ugunsdzēsējiem un kam tad piestāvēs vairāk šī profesija, sievietēm vai vīriešiem. Es domāju, tas iznākums nebūs ļoti pārsteidzošs, bet tomēr paklausīsimies un tad arī pēc tam parunāsim. Sveiki, sakiet lūdzu, kā jums šķiet, kurš dzimums ir piemērotāks vairāk ugunsdzēsēju profesijai? No vīriešu, protams. Un kāpēc? Ja sieviete būs ugunsdzēsējs, ja bērni jautina, nevis jādzeš ugunsgrēks. Es domāju, vīrietis. Un kāpēc ir sieviešu profesija? Man šķiet, ka vairāk piemēroti būtu vīrieši, jo viņi tomēr ir fiziski spēcīgāki un emocionāli izturīgāki. Man liekas, nav atšķirība. Domāju, ka vīrietis. Droši, ka vīrieši. Un kāpēc jums šķiet? Jo stiprāk. Sievietes taču jābūt. Kaut kā tā vīrieši, protams, dominē. Kā tev liekas, kā varētu mainīt šos stereotipus sabiedrībai? Vīrieši stiprāki, bet var taču būt kaut kā, ko varētu darīt, vai vispār var mainīt to sabiedrības attieksmi? Manuprāt, tas ir tik jau ilgi un dziļi iegājis tas, ka šie vīrieši ir. Es jau nenoliedzu to, ka viņi ir fiziski stiprāki par mums. Tas būtu, man liekas, muļķīgi teikt, nē, mēs esam vienlīdzīgi. Bet, manuprāt, tas ir tik ļoti iegājis, ka šie vīrieši dominē, it sevišķi ugunsdzēsējos, būtu ļoti grūti mainīt sabiedrības domas par to. Varbūt varētu mainīt to, ka viņi atbalsta sievietes, kas to izvēlas, bet ir bijis tā, ka tad, kad man pieņēma darbā, bija ļoti daudz raksti internetā par to. Un
es gribēju izklaidēt sevi, un es palasīju komentārus nedaudz zem tiem rakstiem. Un droši vien tā bija slikta ideja. Tā bija slikta ideja. Tā bija, es varbūt to neņēmu tik ļoti pie sirds, bet bija tā interesanti redzēt to, ka vēl joprojām cilvēki pieturās pie šiem stereotipiem, un tajā brīdī es sapratu, ka es vienkārši esmu uzturējusies tādā vidē, kur ir šī vienlīdzība tāda vairāk pašsaprotama, jo es vienkārši uzturos starp jauniešiem, tā ir. Un ka vairākums ir šie, pieņemsim, arī mūsu vecumā ir daudz cilvēku, kur uzskata, ka sievietēm nevajag neko tā darīt, ka viņas ir domāts priekš bērnu dzemdēšanas un mājās sēdēšanas, bet vairāk tie ir tādi vecāka gājuma cilvēki, un to vienkārši nevar izmainīt. Manuprāt, tā tas būs bijis un būs vienmēr. Un varbūt vienkārši es ceru, ka laika gaitā vairāk sievietes strādās ugunsdzēsējos tieši, un vienkārši cilvēki pieradīs pie tās domas, ka ir šīs sievietes ugunsdzēsējos un ka nevajag viņām tagad stāstīt, kā viņām jādzīvo. Jo ir bijis tā, ka es aizbraucu uz izsaukumu, un man tagad kāda vecā gājuma cilvēka stāsta, ko man īstenībā vajadzētu darīt. Ka nevis man vajadzētu tagad cilāt smagumus, bet vajadzētu padomāt par tur ģimenes veidošanu. Un tādām lietām. Jā, tās nevienam nelūk tās mācības stundas no malas. Protams. Es droši vien piekrītu tam, ka tas arī līdzīgi ar tiem medniekiem, ko mēs arī sapratām, ka normalizējās tas tikai tādā ceļā, ja vairāk rodās tās sievietes kaut kādā profesijā, kur varbūt tas nav ierasti, jo vairāk nāk šādas profesionālas, tad arī tas liekas, varbūt nemazām nav tik slikti. Jā. Un kā tad, piemēram, ir ar to emocionālo noturību, kas tika pieminēta, vai tā ir, ka vīrieši tiešām ir noturīgāki? Es tam galīgi negribētu piekrist, jo, manuprāt, vīriešiem ir ieskaidrots, ka viņi nedrīkst just, un tad viņi uzskata, ka viņi ir emocionāli noturīgāki tikai tāpēc, ka viņi apspiež šīs emocijas, ko viņi, kas rodas izsaukuma laikā. Jo, manuprāt, mēs dienas beigās visi esam tikai cilvēki, un ir katrs izsaukums var kaut kā mentāli ietekmēt, bet varbūt sievietes to vairāk izjutīs kaut kādā empātijas veidā, un varbūt vairāk par to, kā pasaka, ārēji izrādīs to, ka varbūt tas viņu kaut kā ietekmē. Vīrieši, manuprāt, vairāk slēpjas tās emocijas, bet viņi arī piedzīvos šīs lietas. No tā nevar, manuprāt, izbēgt. Ir cilvēki, man ir daži kolēģi, kuri vienkārši ir tādi, kā pasaka, ka viņi neļauj nekam tā kā piekļūt pārāk tuvu, kas notiek izsaukumā, ka viņi kaut kā māk labi atslēgt šīs, var teikt, domas vai emocijas, kas rodās tajā laikā, bet tādu nav daudz. Tāda pārsvarā visi kaut ko izjūt, visiem kaut kādas negatīvas emocijas rodas no tā viss, bet tas varbūt kaut kā tu tiec pēc tam ar to galā, no tā vairāk ir atkarīgs tas viss. Jo ugunsdzēsēja darbs droši vien prasa ļoti lielu mentālo sagatavotību, un tur ir ko piedzīvot arī smagus brīžus noteikti. Jā, protams. Manuprāt, ja man jau liekas, tas, ko mēs redzam, ir grūti, tad es vispār nevaru iedomāties, kā ir neatliekamās medicīniskās palīdzības cilvēkiem, kas mēs jau varbūt to skatu redzam tikai uz kādu brīdi, bet šie mediķi ar to cīnās vēl pēc tam ilgu laiku. Tā kā, manuprāt, viņiem tas vispār ir. Es pat nevaru iedomāties, kā ar ko tādu var tikt galā. Jā, varbūt tad vispār par ugunsdzēsēju profesiju. Kā tu raksturotu, kas ir tās lielākās grūtības, ar ko vispār, tur tagad nerunājot sievieti, vīrietis, bet tās lielākās grūtības, ar ko ir jāsastopās šeit? Vispārīgi profesijā, ja? Jā, grūtības, izaicinājumi, un arī, sāksim ar grūtībām, un tad pēc tam arī par to varbūt, kas ir tas foršais
foršais, kas dod to deksmi vispār darboties? Manuprāt, vienkārši visgrūtākais ir tas, cik brīžiem ilgi notiek ugunsgrēki un cik ilgi ir ilgi un grūti viņu pilnīgi likvidēt, lai ir tā, ka nekas pēc tam nevar atsākt degt vai kaut kas tāds. Jo, pieņemsim par tām pašām mājām runājot, mājās ir ļoti daudz mantas un tās visas vajag izrevidēt un pārliecināties, ka nekur nav nekāds perēklīts. Un tas vienkārši, tas cik ilgi laiks, tas cik daudz laika aizņem izsaukums, manuprāt, ir visgrūtākais. Vai arī, ir sevišķi, ja tas notiek naktī, jo nakts darbs, manuprāt, visiem ir grūts. Un sevišķi, ja tu guli un tu pamosties jau ar trauksmi iekšā, jo ir jāskrien, tu zini, ka kaut kas ir noticis, tev jāskrien, es tikko pamodies, piebrauc pie degošas mājas, un vienkārši nav viegli tikt ar tām visām emocijām galā, bet jā, no tā nevar izbēgt, no tā, cik ilgi ugunsgrēku nākas dzēst, no tā nevar izvairīties, tā tas, diemžēl, ir, bet varbūt vienkārši paši kaut kā var saprast to, ka vajag kaut ko līdz uztaisīt mašīnā, kaut ko ēdam, un to jau pārsvarā daudz dara. Mēs ziemā taisam tēju līdz, kas ir ar daudz cukuru, kas iedod vismaz enerģiju pabeigt to visu, bet jā, tas, manuprāt, visgrūtākais, tas ilgums, cik ilgi tas mēdz aizņemt. Jābūt labi sagatavotiem vienmēr. Jā, vajag padomāt uz priekšu. Jā. Un kas ir tās lietas, kas tomēr dod to azartu, deksmi darboties? Un jo tev arī, ja tu saki, ka tomēr ir mazliet grūtības iekļauties kolektīvā, jo tomēr un tā, bet tomēr tu vēl aizvien tur esi un darbojies, kas ir tas, kas tevi vēl motivē tur būt? Labs jautājums īstenībā. Tas ir ļoti grūti tā aprakstāms, jo, manuprāt, tā ir vienkārši tā kāda sajūta, kas izveidojas, ka tu palīdzi varbūt citiem, vai arī dari to, ko citi izvēlās nedarīt, un rodas, kaut kāda gandarījuma sajūta varbūt. Varbūt tas savā veidā ir kaut kāds pašnovērtējuma, tā kā boosts, var teikt, ka tu jūties vienkārši labāk par sev. Bet jā, tas ir, pieņemsim pēc šiem ugunsgrēkiem, kas ir tādi grūtāki. Tu atceries to, cik tas bija grūti, bet tu jūties lepns par to, ka tu tā kā izturēji un ka tas ir galā un ka jūs to izdarījāt visu kopā. Rodas kaut kāda tā kopības sajūta. Es zinu, man kolēģi, kas strādā jau ļoti daudz, vairākus gadus, viņi stāsta, ka agrāk vēl vispār šī kolektīva tāda atmosfēra bija vēl stiprāka nekā, pieņemsim, šobrīd, jo mūsu daļā mums ir atsevišķs guļamistabs katram, un mēs tur tā, kad ejam gulēt, mēs esam katrs savā istabiņā, bet kā agrāk viņiem bija viena kopīga telpa, viss tur notika, viņi nevarēja izbēgt viens no otra. Viņiem nācās šīs 24 stundas izjust visiem kopā. Un ka daudz cilvēkiem vienkārši patīk šis kolektīvs, kas izveidojas laika gaitā, kad jūs piedzīvojat daudz ko, un ka ir tāda ģimenes sajūta savā ziņā, ka tu atnāc uz darbu. Nav tāda sajūta, ka tu atnāc vienkārši pie kolēģiem tagad pastrādāt kopā. Tu zini, ka tu nāc pie tāda kolektīva, kur jūs visi esat tādi tuvāki, var teikt. Manuprāt, tas kaut kā patīk daudziem, manuprāt. Jā, jo galā jums jau ir jāprot darboties kā tādai komandai. Jā. Bez komandas darba droši vien nebūs panākumu izsaukumos. Jā. Bet, piemēram, kā varētu motivēt meitenes izvēlēties šo profesiju, īpaši, ja viņām ir šī vēlme, taču ir zināms, ka tā atzinība nebūs tik augsta, bet tomēr gribas izmēģināt sevi profesijā un zināt to, ka vispār kaut kur paņems strādāt? Manuprāt, tas vairāk varbūt ir ar vecākiem, tā kā vecāku darbs, ka ieaudzināt šo pārliecību meitenēm, ka ja pat
pārējie saka tādas negatīvas lietas par tevi, jebkurā ziņā, jebko, lai tu darītu, ka ja saka kaut ko negatīvu, ka tev vajag vienkārši darīt to, ko tu gribi. Un, manuprāt, vienkārši arī vajag vairāk reklamēt to visu, ka beidzot var nākt strādāt, jo tik un tā daudzi, vēl joprojām ļoti daudz nezin par šādām iespējām, ka sievietes tieši, ka vispār var pat mācīties par ugunsdzēsējiem. Vienkārši to vajag vairāk, par to vajag vairāk runāt, vajag vairāk rādīt, un vienkārši vajag stāstīt par šīm iespējām. Jā, bija ļoti interesanti. Patiesībā arī es uzzināju man ļoti daudz kā jauna, jo es nebiju ikdienā aizdomājusies par to, jā, kur un kas var mācīties par ugunsdzēsējiem un kā vispār ir šī te darba sadala un dzimumu sadala šajā profesijā. Jā. Bet, jā, nu, kopsavalkot to visu, tad var teikt, ka šeit ugunsdzēsēju lauciņā vēl ir vieta izaugsmai diezgan liela. Jā. Varbūt, vismaz Latvijas mērogā, varbūt tu nezinās arī par pasauli, kā varbūt ir ar ugunsdzēsējiem, bet tur arī taču valda vīrieši pārsvarā. Pārsvarā, jā, bet cik, tad, kad sākās viss šī, kad es sāku strādāt, manuprāt, es nedaudz pameklēju internetā, cik daudz, pieņemsim, tajā pašā Lietuvā vai Igaunijā ir šīs sievietes, un viņas jau strādāja. Tur jau vairākus gadus atpakaļ tas viss tika pieņemts, sievietes sāk strādāt, un viņas bija, protams, maz procentuāli, bet nezinu, kāpēc kaimiņu valstīs tas jau sen bija normāla lieta. Mēs kā vienmēr piebremzējām nedaudz. Šis arī ir interesanti. Tad patiesībā tad uz Baltijas fona atkal Latvija. Kā vienmēr, jā. Kopsavalkot šo visu, tātad šeit ir vieta izaugsmai, ir vairāk jārunā par to, ka, hei, meitenes sievietes arī var būt un var būt ugunsdzēsējas un var darbus darīt labi, un, manuprāt, vīriešiem tad ir jāiemācās, žēl, ka šai sarunai nevarēja pievienoties mums ugunsdzēsējas vīrietis, bet tad izklausās, ka vīriešiem ugunsdzēsējiem ir jāiemācās tomēr uzticēties, sievietēm vairāk ļaut darīt un pierādīt sevi, kas ir jāpierāda, droši vien jebkuram savā profesijā jāpierāda, bet arī, lai no tā, ka sievietē ir vairāk sev jāpierāda. Jā, ka tas ir viss, ko viņa dara, visu savu karjeras laiku ir tas, ka viņa mēģina pierādīt sev. Tas liekas, ka višķiņ smieklīgi. Tā kā tā dzimuma līdztiesība, ceļā vēl uz to mēs esam Latvijā. Eksperta laiks. 2022. gadā šis pētījums bija ļoti plašs, plašākais, kāds jebkad ir bijis Latvijā un Baltijā saistībā ar dzimumu līdztiesību, un tajā mēs ļoti aplūkojām visu 3 Baltijas valstis, un rezultāti bija pārsteidzoši vienādi. Ļoti, ļoti identiska situācija Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, protams, maz nianses, bet kur bija vislielākā atšķirība, ka Latvijā bija visspēcīgākie stereotipi. Spēcīgāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Latvijā viņi daudz spēcīgāk dzīvo un daudz spēcīgāk ir tādā mūsu ikdienā nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā. Bet pārējais vērtējums par to, kur saskars ar dzimumu nevienlīdzību, teiksim, cik, ko ir novērojuši, cik bieži tas ir ļoti, ļoti tuvu. Un arī tas, ko kopumā pētījums vēl parādā, man arī tāda svarīga lieta, parāda, ka jaunie vīrieši ir daudz ambiciozāki nekā jaunās sievietes. Un tas arī ir tas, ko gribētos iedrošināt jaunās sievietes būt ambiciozām un prasīgākām un iestāties par sevi, jo tas parāda datos, ka jaunās sievietes ir drusciņ pieticīgākas nekā jaunie vīrieši. Arī attiecībā uz uzņēmēju darbību, savu biznesu ir izteikts atšķirības starp jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Esam pietuvojušies šīs epizodes izskaņai. Paldies, Elīna, ka tu piekriti un atsaucies šai sarunai, bija patiešām interesanti. Mēs saprotam to, ka tomēr, ja ar medniekiem iepriekšējā epizodē, kā noskaidrojām, tad tur
ir tāds pozitīvāks skats uz to, un jau mednieki vīrieši jau ir apraduši ar to domu, ka arī sievietes to var un grib darīt, tad ugunsdzēsēju pasaulē gan vēl ir vieta izaugsmai, gan pasaules mērogā, protams, arī tur vīrieši dominē vairāk nenoliedzami, bet, Latvijā vajag vairāk par to runāt, ka arī sievietes var būt ugunsdzēsējas un viņas var būt spēcīgas, profesionālas, un es domāju, ka šīs sarunas laikā noteikti zuda gan man, gan Artei kaut kādi varbūt tādi vēsturiski iesakņojušies stereotipi, ka sievietes varbūt nevar, un es ceru arī, ka jums klausītāji kaut kas palika aiz auss. Es domāju, ka ar to arī varam beigt šo sarunu. Jā. Paldies, Elīna, tev par sarunu. Šis bija Profesija kaleidoskops, un tad tiksimies jau nākamajā epizodē, kur apskatīsim jaunu profesiju, kurā mēdz izpausties dzimumu stereotipi. Uz tikšanos! Uz tikšanos!